Izglītībai ir jāmainās. Mūsdienu izaicinājumi no tehnoloģiju ietekmes līdz izglītības nevienlīdzībai prasa pārdomāt un uzlabot veidu, kā mēs mācām. Bet kādai jābūt izglītībai, kas sagatavo bērnus nevis pagātnē, bet nākotnē? Klausies Izglītība ir jāmainas raidierakstus YouTube platformā un piedalies diskusijās mūsu Instagram kontā. Vai izglītības sistēma var strādāt, ja viņā ir vienaldzīgi cilvēki? Mūsu valstī mēs varam paņemt jebkuru modeli, kas pasaulē strādā un ir fantastisks un lielisks. Tomēr mums ir fantastiska spēja sačakarēt visu. Ir nesaprotami, no kura brīža mēs esam sākuši darīt tā, ka vidusskolas dzenoties pēc saviem reitingiem sāk veidot iestāju eksāmenus, iestāju pārbaudījumus, sāk sijāt bērnus. Es neesmu lielāku štruntu birokrātisku mēslu redzējis, kā bieži vien šajos plānos, kas tur ir ierakstīts. Kāpēc mēs esam iedomājušies, ja rekuri skolā 1000 bērniem, ka viņi ir laba, bet tās mazās blakus, kurās ir 100, ir sliktas, tāpēc mazo slēgsim, lielo paturēsim. Zini, kā ir lielākais, labākais veids, kā paslēpties, ka nav plāna? Vienkārši aizslēgt, pateikt, skolā nebija skolēna, mēs nekā izdarīt nevarējām, līdz ar to mēs šo skolu slēdzam. Tā pa īsti vai tiešām tās skolas kādam interesē? Šis ir otrais raidījums podkāstā, jeb raid ierakstā. Izglītībai ir jāmainās. Mēs ticam, ka izglītībai ir jāmainās, bet jautājums, kā tam ir jābūt, un uz kādu kvalitāti mēs īsti gribam kopīgiem spēkiem tiekties. Šodien runāsim par ļoti būtisku jautājumu par tehnoloģiju pārspīlēšanu izglītībā. Jautājums, ko mēs uzdosim, ir, kā saglabāt līdzsvaru starp digitālo un tradicionālo mācīšanos, jeb divām dažādām mācīšanās pieejām. Anna, vai tu varētu lūdzu kā speciālisti iezīmēt, kas ir, īsos vārdos, kas ir raksturīgs digitālajai mācību pieejai un tradicionālajai? Tā, lai mēs sajūtam tos divus svaru kausus. Tradicionāla mācīšanās nav tikai saistīta ar mācību grāmatām kā tādu. Es pat teiktu, tu varētu pieminēt induktīvu un deduktīvu pieeju, kā mēs apgūstam mācību vielu kā tādu. Tas pirmais, kas man nāk prātā. Varbūt tev ir kaut ko... Pagaid. Es tev viņš nesapratu. Es spēlēšu muļķīt. Digitāls nozīmē skolēns sēž pie datora, tradicionāls nozīmē skolēns nesēž un nemācās pie datora. Īstenībā digitālās mācīšanas ir jau iet e-klasē un arī, piemēram, atrast, nezinu, jūs vēlaties no skolēna dabūt to atbilžu iesūtīšanu, tā forša ailīte, kur viņi uzreiz var padalīties ar linku vai ierakstīt, kā viņam gāja mācību stundā. Tā jau sākās, ka tāds, digitāls process. Tradicionālas mācīšanas, jā, tas, es teiktu, ka noteikti nav nekāda datora, nekādas digitālā rīka kā tāda. Noteikti tā ir zvērsta uz mācību grāmatu, caur mācību grāmatu apguvi mācību vielai, bet arī, protams, tas varētu būt bez mācību grāmata, bet galveniski, protams, jā, kādu rīku blakus nav. Es gribētu šajā raidījumā pierādīt, kā, ar saviem argumentiem, ko es esmu mēģinājis rūpīgi atlasīt, pierādīt, kā ir vērts ieguldīt tieši digitālā mācību pieejā, ka no tās mēs varam iegūt vairāk nekā no tradicionālās mācību pieejas, ja mēs runājam tieši par 21. gadsimta izglītības kontekstu. Kāpēc? Punkts numur 1. Tātad ir pierādīts, ka skolēni, kuri izmanto dažādas mācību programmas, tad šeit runa tieši par digitālām specializētām mācību programmām, daudz labāk uzlabo savus akadēmiskos jeb mācību sasniegumus. Kādēļ? Tāpēc, ka šādas programmas, šādi rīki pieprasa domāt kritiski, risināt problēmas, risināt arī jautājumus radošā veidā. Respektīvi, tās tādas pamata prasmes vai caurvīdu prasmes, kas ļauj daudz labāk arī skolēniem attīstīties. Ir pētījumi, kur pat ir līdz pat 90, pat mazliet augstāk procentiem pierādīts, ka tas skolēniem reāli palīdz. Lielākā daļa darbu, teiksim tā, nākotnē, tas ir atskatoties uz Pasaules ekonomikas fórumu, būs saistīti ar tieši digitālo prasmu lietošanu. Viena no lietām, protams, mākslīgā intelekta lietošanu ļoti dažādos veidos un tā tālāk. Nevaram iedomāties pasauli, tagad vēl kaut kā, tagad ir tas pārējais posms, es teiktu. Bet ja mēs skatāmies pēc 15, 20 gadiem, pasauli, kurā nebūs tik liels uzsvars uz digitālām tehnoloģijām tā tālāk. Manuprāt, tam pievērst paviršu uzmanību ir, kā saka,
Kauts, jo tā mēs tikai nodarām pāri mūsu nākotnē. 65% atcaucoties uz Pasaules ekonomikas fórumu, tātad tiek uzskatīts, ka bērni, kuri sāk mācības pat labāk, kuri tagad mācās, strādās tādos amatos, kādi pašlaik iespējams vai lielā mērā vēl neeksistē. Tagad jau arī redzam, ka parādās aizvien vairāk kaut kādi amati, mēs runājam par influenceriem, ietekmekļiem, kā latviešu valodas aģentūra, laikam pareizi ietekmeklis, grib teikt. Bet tas jau bija 15 gadus atpakaļ, kad parādījās pirmie ietekmekļi, jeb influenceri, vai ne? Kur tu stipri novecojies, tagad ir daudz citas jaunas profesijas. Ir arī pētījums, kur ir atklāts, ka 80% skolāni, kuri ir izmantojuši digitālos mācību līdzekļus, šeit ir domāt dažādi resursi, kā piemēram e-grāmatas, arī dažādi tiešais mācību platformu resursi, ir spējīgi izprast mācību saturu tādā veidā daudz labāk. Kāpēc? Argumentēšu šo pozīciju ar to, ka bieži vien šie līdzekļi, šie resursi ir daudz interaktīvāki. Tur ir tāda gamifikācija, spējošana pamatā. Daudz interesantāk ir izmantot šos resursus, un tāpēc, protams, ir foršāk mācīties. Aizraujošāk mācīties tādā veidā. Tad ir ļoti nopietna organizācija American Psychological Association, tad amerikāņu psiholoģiskā asociācija, kuri tad arī aicina izmantot digitālās mācību programmas un ir atklājuši, ka, ja tās tiek izmantotas, tad skolēni ir daudz labāk spējīgi koncentrēties ilgākos laika periodos. Atkal kāpēc? Tāpēc, kad ir iestrādāts dažādi paņēmieni psiholoģiski, kas vienkārši nostrādā, lai to uzmanību uzturētu, ko nevienmēr skolotāji māk izdarīt, organizējot tradicionālu mācību pieeju. Harvardas universitāte, protams, mēs nevaram to nepieminēt, viņiem ir tāda interesanta simulācija, mācību simulācija platforma, kas saucās Labster VR, virtuālā realitātes VR. Un tad tiek aicināti, šeit runa ir, protams, par studentiem, viņi tiek aicināti piedalīties dažādās interaktīvās zinātnisko laboratoriju simulācijās, kas visādi citādi būtu pieejams tikai ļoti ekskluzīvos gadījumos par ļoti lielu naudu. Tas nozīmē, ka ļoti retais varētu kaut ko tādu izmantot, bet tādās online, jeb tiešais platformās var samazināt izmaksas un rezultātā daudz vairāk cilvēkiem šo pakalpojumu piedāvāt, nodrošināt, un daudz vairāk cilvēku var reāli mūsdienīgi mācīties. Viss, Anna, es esmu pateicis, nezinu, kā tu mani atspēkosi. Tieši tā, man bija tieši tāds nodomāju, jo, kad es lasīju to, ko Indras ir sagatavojis, man liekas, man arī ir argumenti, mēs mēģināsim, mīļie sekotāji, bet es teikšu tā, man būs diezgan grūti, jo es esmu kaut kur starp. Es piekrītu arī tam, ka digitālām prasmēm, lai tas veicinātu, lai attīstītu, mums noteikti var arī piedāvāt to iekļaut mācību saturā. Bet man tomēr arī daži argumenti, ko es mēģināšu arī vismaz padalīties šeit gan ar Indru, gan ar jums. Par to pašu pirmo, par to, ka izmantot, ja pielietot digitālās visādus rīkus, īstenībā tā pati interaktīvā tāfla jau skaitās, ka digitālais rīks, to, ko jūs rādat, tur, kur skolni var ar pirkstiem vai ar speciālu pilspālu atzīmēt, tas jau arī tā kā digitālais rīks, kas ir pielietots. Es vairāk balstīšos, laikam, uz to pašu iekļaujošu izglītību, un man bija pretarguments par to, ka, piemēram, tas pašs individuāli mācību programmas mums bieži vien arī pierakstām plānos, ka pateicoties digitāliem rīkiem, mēs palīdzēsim arī tiem skolēniem, kas ir īpašas vajadzības, un pārējiem arī iekļausim kaut ko arī mācību stundu satura kā tāda. Bet to, ko es esmu atrādus arī dažos zinātniskos rakstus, ka kaut arī mēs varam iekļaut to arī stundās vai tos pašus individuālos plānos, tas var uzlabot rezultātus īstermiņā, piemēram, par kaut kādu konkrēto gramatikas tēmu vai ņemiet jebkādu citu priekšmetu kā tādu, bet tas var arī mazināt spēju risināt problēmas, jeb arī problēmu risināšanas prasmes kā tādas. Es to varu redzēt arī angļu stundās, nevaru pateikt par citiem mācību priekšmetiem, tā kā rakstam komentāros, kas jums ir sākams par to, bet mans pretarguments būtu, ka īstermiņā tas varētu strādāt. Protams, tas ir ļoti atkarīgs no tā, kādu metodu izvēlas skolotājs. Varbūt tiešām var nonākt pie tā, ka es mēģināšu tagad starp kaut kur to argumentu pielietot. Jā, balstoties uz metodi, varbūt tas ļoti palīdzēs, bet noteikti ir arī tādi. Dažreiz skolotājiem vien, ka jā, esmu savas stundas izmantojis to digitālus rīkus, bet
bet dažreiz tur nav īsti tas pievienotas vērtības pie tā, kāpēc vispār tas rīks ir pielietots. Es piebilstu te ar to, ka šajā gadījumā digitālie rīki varētu varbūt kavēt tīpaši kritisko domāšanu attīstību, prasmi kā tādi, un tīpaši emocionāli inteliģenci. Labi, no vienas puses mēs varam piedāvāt tādus uzdevumus, kur arī uz to mēs varam balstīties. Man nav arguments par to, ka emocionāli inteliģence tikai bez digitāliem rīkiem, tikai ja mēs runājam viens ar otru vai aplīt ar skolēniem. Nē, bet noteikti es arī vērstu savu viedokli uz to, ka par to pašu emocionālo inteliģenci runājot, klases stundas it īpaši, piemēram, dažreiz varētu būt daudz vērtīgākas, ja mēs palaižam kaut kur maliņā mobilos telefonus, nekur īsti neskatāmies, sēžam tajā pati aplīti un tad mēs izrunājam lietas un piedāvājam, tās pašas lomu spēles, kas palīdzēs skolēniem labāk tas prasmes attīstīt. Visbiežāk jau tiek izmantot tāda individuāla pieeja, saskaroties ar šādiem rīkiem. Ir jau visādas spēles, kad es pats Minecraft, es, piemēram, saviem, kas strādāja ar vidusskolāniem, vairāk izvēlējās tos projektus, kas jau mācīja projektus, devu pildīt, viņi izvēlējās Minecraft tik strādāt, kopā sadarboties, pieslēgties, kad pieci skolēni izveido kopīgi Minecraftā, projektu, pēc viņi to prezentē klases priekšā, Tā kā var jau būt arī tāda izcinājuma, bet es teiktu, ka varbūt mēs pārāk maz uzsvaru liekam uz sadarbību, un ja tā pieeja ir izteikti tāda individuāla, es un ierīce, es un rīks, tad tas var mazināt iespēju attīstīt emocionālo inteliģenci, arī sadarbības prasmi, un tāpēc tas varētu būt traucēklis. Noteikti digitālas platformas visādas veicina skolēnu sadarbību. Jā, es uzreiz padomāju par to aplikāciju. Class Dojo, man liekas, tā saucās, līdzīgi, kas noteikti rīki ir kaut kādi līdzīgi. Un es ļoti gribēju arī ar saviem skolēniem to izmēģināt nākamgad. Un to, ko es dzirdu no saviem kolēģiem vai no citām skolām skolotājiem, viņi bieži min, ka pašā sākumā viņi ir ļoti interesēti, un pēc tam kaut kā dažreiz tā interese zūd. Protams, tas ir atkarīgs no vecuma posma, bet mans pretarguments būtu, ka tās platformas, Class Dojo vai pieļaujot citas līdzīgas arī platformas, kur skolēm ir iespējams tā kā digitālā vidē pabūt un ar kādu citu varbūt vārdu sevi nosaukt, ja to ļauj skolotājs. Tas mazinātu viņu sociālo miedarbību, jo noteikti no vienas puses viņi var sarakstīties viens ar otru un izmantot to pašu čatu iespējas un mācīties, kā to darīt, katru sūtīt to pašu tekstu, vēstuli, tīpaši maziem, bet no otras puses tas arī kavētu to, kā viņi tomēr sadarbojas, teiksim tā, cik labi viņi sadarbojas? Es tā uzdotu jautājumu. Sadarbība ir, bet cik veiksmīgā? Tā kā varbūt tur varētu vēl pētījums atrast par šo tēmu. Jā. Un šis ir jāatcerās, ka šī ir laba ierosme kādam no nākamajiem raidījumiem. Tieši tā, un varbūt arī jūsu komentāriem. Un noteikti te runa ir arī par empātiju. Tas nāk kopā ar to pašu emocionālo inteliģenci, bet tas ir mazliet cits, par ko noteikti ir vērts arī runāt ar skolēniem. Man bija iztēle uzreiz par mācību stundu, un noteikti mēs varam izmantot to pašu nevis digitālo, bet interaktīvo tāfli, mēs varam rādīt tekstu, mēs varam pat runāt par to, ka mums nenācās kopēt kaut kādus papīrus, mēs arī ekoloģiskā stunda, visur uz tāfles, skolēni lasa, bet tomēr mans pretarguments būtu, ka dažreiz ir vērtīgi to pašu tāfli izslēgt, labāk sakopēt tos tekstus, lai skolēni arī, lai mēs veicinātu to pašu lasīt prasmi, lai viņi varētu detalizētāk, caurskatīt tekstu, ja ir angļu valoda, proti, lai viņi varētu tiešām strādāt ar tekstu, atrast nezināmos vārdus, vispār mācīties par to darīt, jo, ko es arī pamanu stundās, viņi pat bieži vien neprot izmantot parastās varnīcas, viņiem liekas priekš kam, es taču varu visu iegooglēt, kas arī ir labi, protams, ja skolēni to māca, bet iztēlosimies, ko mēs bieži arī pasakām saistībā ar matemātiku, iztēlosimies, ka nav telefonu līdzi, jūs nevarat uzreiz saskaitīt, kā es to darīsiet, pielietojot savas prasmes. Līdzīgi te ar to pašu lasīšanu, ka dažreiz ir vērtīgāk tiešām varbūt izslēgt to tāfli, piedāvāt parastos tekstus, lai tiešām veicinātu to lasīt prasmi. Ja vidusskolēni vairāk pierada pie tā, kā viņi strādā, kā viņi organizē savu laiku, ka viņi tiešām var tur, 2 mācības stundas strādāt ar Chromebookiem, viņam viss ir kārtībā. Tad ar maziem viņam noteikti varētu būt tā kognitīva pārslodze, un viņi tiešām varētu īsti nemākt tas pauzes arī sadalīt. Tā kā mēģināšu ar to argumentēt. Šis ir ļoti trāpīgs pretarguments, jo tiešām
ir jāņem vērā skolēnu vecuma posms. Un mēs nevaram visus salikt vienā maisā un pateikt, lūk, tas attiecās pilnīgi uz visiem. Visnotaļ. Jā, man arī liekas, ka tas ir tīpaši tiem skolotājiem, kuri, piemēram, ir paralēlas klases, noteikti ir pamanāms, ka, piemēram, tu 5. A var tiešām veiksmīgāk strādāt ar tiem uzdevumiem, un 5. B tieši otrādi. Un tas nav tikai ar vecuma posmu saistīts, bet arī ar to darba tempu kā tādu. Es piekrītu arī tam, ka virtuāla realitāte tiešām ir tas no jauninājumiem, tā kā papildinājums digitāliem rīkiem kā tādiem. Un noteikti, jā, mans arguments būtu, ka, protams, tas gandrīz nevienā skolā nav īsti iespējams to virtuālu realitāti kā tādu baudīt, jo tiešām tas prasa ļoti milzīgus ieguldījumus, un ticiet man, katrā skola ir savi plāni uz budžetu un kā ko darīt. Bet vienīgais, es teiktu tā, tas nav īsti pretarguments, vai varbūt tāds papildinājums arī tām, vai varbūt starp mūsu argumentiem. Vienīgais, kas ir labs, mums noteikti Latvija ir lieliska tā programma Latvijas skolas Soma, kas arī savus ietvaros piedāvā tas nodarbības, kā pie jums brauc tā komanda, kas strādā ar to virtuālo realitāti un var piedāvāt skolēniem nedaudz vismaz izbaudīt to procesu saistībā ar kaut kādu jomu. Man liekas, tur dalās tās nodarbības, noteikti painteresēties pie saviem kolēģiem, vairāk pie vietniekiem, es pieļauju, vai tie, kuri atbild par skolas Somu ieviešanu skolās, noteikti tas varētu būt. Bet, jā, pretarguments, ja noslēdzam pie tā, tad noteikti resursi, jo, nezinu, varbūt privāta skolas ir tāda iespēja, bet arī to nevar zināt īsti, bet izmantot skolas Somas piedāvājums, tur var to visu izbaudīt. Ko tad mēs varam secināt? Pirmkārt, es domāju, ka es esmu uzvarējis. Man arī tā likās no paša sākuma, jā. Neizbēgami, draugi, grozīsimies, kā gribam, bet neizbēgami digitālās tehnoloģijas, tā ir mūsu nākotne. Jā. Izglītība kļūst un būs vēl digitalizētākā. Tomēr es no Annas sacītā varu ļoti labas lietas pamācīties, paņemt pārdomām, jo es gribētu teikt tā, pasaule, kurā būtu tikai digitāla izglītība, nebūtu īstā, kurā es gribētu dzīvot. Respektīvi, tā nebūtu tā... Lai mūsu bērni tur arī... Lai tā nebūtu ar to efektivitāti, kāda būtu nepieciešama. Tāpēc es domāju, ka, lai gan uzsvars tiks aizvien vairāk pārbīdīgs, un tas, ko mēs varam prognozēt, tās tradicionālās mācību metodas un paņēmieni, viņiem ir jābūt līdzsvarā ar digitālo mācību pieeju. Tieši tā iemesla dēļ, ka ne priekš visiem skolēniem ne visi to var atļauties, un tā tālāk. Un tas tā būs. Tagad ir nabadzīgi cilvēki, pēc tam būs nabadzīgi cilvēki nākotnē. Tagad ir tādi, kuriem kaut kādas savas psiholoģiskās īpatnības, pēc tam būs tā. Es domāju, šajā ziņā pasaule nemainīsies. Tāds kā secinājums no manas puses būtu, lai būtu līdzsvars, lai tomēr mēs nekadā gadījumā, un es arī to neteicu, ka mums jāmācas tikai tur pēc mācību grāmatām un tikai tur tā lomu spēlēm un tam tālāk. Noteikti ir jābūt, un Indas pilnīgi pareizi arī minēja par to, ka tā ir mūsu nākotne, un tieši tās profesijas, kas parādās. Mēs tieši nesen pildījām arī projektu ar 8. klašu skolēniem, un viņam arī vajadzēja saprast, kādas prasmes ir nepieciešamas arī viņu topošā darbā. Un viņam ļoti atšķiras tas darba vietas un tās profesijas, ko viņi izvēlās, visur arī bija rakstīts par tām digitālām prasmēm. Nevis tāpēc, ka viņi to atrada internetā, bet viņi arī paši saprot, kā citādāk. Tas noteikti ir svarīgi. Un jā, mans secinājums no tā visa būtu līdzsvarot, ka mēs minējam arī saprast arī, kāds vecumposms ir jūsu priekšā kā pedagoga vai arī kā varbūt mums klausās arī kādu pasniedzēju, profesori arī. Jā, tas noteikti ir svarīgi, bet es arī piekrītu tam, ka Inters ir uzvarējis. Jā. Es esmu uzvarējis. Jā. Bet vai es uzvarēšu nākamajā raidījumā pēc 2 nedēļām, kurā mēs runāsim, kādā mērā turpināsim mazliet par to digitalizāciju runāt, jo mēs runāsim par attālināto mācīšanos. Vai tad es uzvarēšu? To mēs vēl redzēsim. Anna, kādu jautājumu mēs izvirzīsim nākamreiz? Mēs noteikti runāsim par to, kā attālināta mācīšanas varētu samazināt izglītības nevienlīdzību, jo noteikti tas varētu būt viens no tādiem kā galveniem jautājumiem, es pieļauju. Un kā nodrošināt, lai attālinātas mācīšanas process tiktu saglabāts sociāla miedarbībā. Es pieļauju, jūs noteikti esat pazīstami ar vieniem no jauniem MK noteikumiem, kā palēnām to ieviesīs skolās, un daži procenti, protams, balstoties uz vecumposmiem, tas arī būs atkarīgs no tā, vai bērni, cik daudz bērni
mācīsies gan attālināti, gan arī skolās. Un, protams, mēs runāsim, kas vispār ir attālinātas mācīšanas, jo tas nav vienkārši prom no skolas un es esmu mājās. Tas ir vēl kaut kas cits. Nu, tagad nākamais raidījums arī būs ļoti vērtīgs un interesants, un mēs ar prieku tiksimies ar jums. Pievienojieties mums un lūdzu atbalstiet mūs, spiežot patīk šim video, daloties ar to un arī iesaistoties komentāru sadaļā. Mēs priecāsimies par jūsu komentāriem, viedokļiem, idejām, pretargumentiem, lai mēs varētu kopīgi tādu veiksmīgu kvalitatīvu sarunu veidot un kopīgi panākt to, ka izglītība mainās un mainās uz to pašu labāko pusi. Labāko.